Sveicināti! Cik daudz no tā, ko tu šodien darīsi, tu darīsi tikai tāpēc, ka tā vajag? Cik daudz tu darīsi, lai kāds būtu apmierināts, lai kāds tevi novērtētu, lai kādu nepieviltu? Un cik daudz tu šodien darīsi vienkārši tāpēc, ka tas ir par godu tev? Šajā epizodē es vēlos tevi uzaicināt paskatīties uz savu dzīvi pavisam citādi. Parunāsim par to, ko nozīmē dzīvot par godu sev, un, ja tu tici, tad arī par godu dievam vai augstākai inteliģencei. Par to, kā ikdienas sīkumi, tas, kā tu ēd, kā tu rūpējies par ķermeni, kā tu runā ar cilvēkiem, turi iekšā aizvainojumu vai neturi, kā atpūties un kā pieņem lēmums patiesībā veido tavu dzīvi vēl daudz vairāk nekā varbūt daži lielāki dzīves notikumi. Parunāsim par izpatikšanu, salīdzināšanu, citu cilvēku viedokļiem un par to, kāpēc dzīves kvalitāte sāk mainīties tajā brīdī, kad pārstāj dzīvot priekš skatītājiem un sāc dzīvot saskaņā ar savām vērtībām. Un epizodes beigās es tev iedošu 3 vienkāršus jautājumus un praktiskus uzdevumus, kurus tu vari sākt jau izmantot šodien, lai soli pa solim atgrieztos pie sevis, godinot sevi, tādā veidā ejot, radot dzīvi, kurā tu patiešām jūties labi. Starp citu, šī ir jaunā epizode podkāstu sērijā, kā izveidot dzīvi, kurā jūties labi. Ja šīs tēmas tevi uzrunā, ļoti priecāšos, ja abonēsi šo YouTube kanālu. Tas aizņem tikai mirkli, bet man tas būs nozīmīgs atbalsts, jo šobrīd aptuveni puse cilvēku, kas regulāri skatās šīs epizodes, nav vēl abonējuši kanālu. Paldies tev! Un tagad par šodienas sarunu. Bet pirms mēs sākam, iepriekšējā epizodē tu dzirdēji manu sarunu ar Kristīnu. Kristīna, kas ir izgājusi somatiskās transformācijas ceļa kursu ķermenis kā ceļvedis. Ja tu vēl to neesi noklausījies, es ļoti iesaku to izdarīt. Un tieši šī viena doma pēc mūsu sarunas manī palika dzīva. Kristīna stāstīja to, ka viņa šajā kursā iegāja ar visiem 200%. Viņa darīja uz 200%. Ja, un priekš sevis. Ja, nevis tāpēc, lai kādam kaut ko pierādītu, lai attaisnotu savu ieguldīto summu. Viņa to darīja sevis dēļ. Un, manuprāt, tieši tajā arī slēpjas šī atslēga, ka dzīve mainās tajā brīdī, kad tu pārstāji dzīvot citu cilvēku vērtējumā un sāc dzīvot tiešām par godu sev. Un par to tad arī šī epizode. Es ticu, ka dzīvība ir viena no lielākajām dāvanām, ko esam saņēmuši. Es redzu, ka nevienmēr mēs to novērtējam. Un man ir skumīgi redzēt, cik daudz mēs un cik viegli mēs pierodam pie šīs dāvanas, un mums liekas tā pašsaprotam. Ja? Mēs pamostamies no rīta, darām kaut kādas lietas, mēs spējam elpot, mēs spējam pakustināt savus ķermeņa daļas, locītavas, mēs spējam redzēt, mēs spējam dzirdēt, mēs spējam satvert, mēs spējam apskaut savus mīļos cilvēkus, mēs spējam arī pateikt, es tev ļoti mīlu. Un bieži vien tas notiek ļoti automātiski, ļoti neapzināti, un līdz ar to mēs varbūt sākam domāt, ka tā tas ir vienmēr, un tas ir normāli, un tā ir norma. Bieži vien tas cilvēki jau notiek līdz brīdim, kad notiek nelaime. Kāds saslimst, varbūt pat kādu zaudējam, kad paši piedzīvojam šo brīdi, kurā saprotam, cik trausla patiesībā var būt dzīve. Tieši tad pēkšņi mēs ieraugam to, kas ir bijis mūsu acu priekšā. Kā jums liekas, kas tas ir? Tā ir tava dzīvība. Tā ir tava katra diena. Tā ir šodiena. Šodiena ir tava dāvana, jo tu esi piecēlies, piecēlusies.
Un tikai tu esi atbildīgs par to, ko tu ar šo dāvanu darīsi. Vai tu viņu noliksi malā? Ne, tā jau tāda vienkārša dāvana, nav nekas īpašs un ies darīt savas lietas. Vai tu par viņu priecāsies un rūpēsies un atpakosi un viņu aprūpēsi? Neviens no mums nezina, cik daudz šādu dāvanu mums vēl ir dotas. Tāpēc man patīk sev uzdot jautājumu. Ja es patiesi apzinātos, ka šī diena ir dāvana, kā es to nodzīvotu? Vai es tāpat turpinātu runāt ar sevi, domāt par sevi? Vai es turpinātu tā izturēties pret savu ķermeni? Vai es turpinātu, vai kā es vēlētos pavadīt laiku ar saviem bērniem, ar savu partneri, ar draugiem? Vai es gribētu, lai manī ir kāds tāds saspringums un sāpes un aizvainojums? Vai es gribētu atlikt kaut ko savā dzīvē? Kad mēs sākam skatīties uz dzīvi kā uz dāvanu, ļoti daudzas lietas pašas sastājās savās vietās. Tu visticamāk vairs negribēsi izšķiest dienas, kas tev ir dotas. Tu vēlēsies nodzīvot tās tā, lai vakarā vari pateikt: paldies, ka man bija šodien iespēja saņemt šo dāvanu, un es godināju tajā sevi. Dzīvība nav pašsaprotama. Tieši tāpēc katra diena ir pelnījusi, lai to nodzīvotu apzināti. Jo tikai diena no dienas nodzīvotās mēs dabūnam šo kopumu, kas saucās dzīve. Šeit var ļoti skaisti savienot neirozinātni ar ikdienas pieredzi. Patiesībā ir vairāk pētījumu, kas parāda, ka smadzenes ļoti reaģē uz mūsu pašu uzvedību. Mēs te tikai domājam un tad rīkojamies. Ja? Mēs rīkojamies un tad smadzenes izdara secinājumus par to, kas mēs esam. Tas sasaucas arī ar mūsdienu pētījumiem par smadzeņu prognozējošo darbību, un tas ir tas, kur mēs ieliekam šo dzīves apzinātību. Rīkojamies, domājam līdzi, kā mēs rīkojamies un kā mēs uzvedamies. Ja, un ir kāda ļoti interesanta atziņa no neirozinātnes, ka mūsu smadzenes nepārtraukti tātad vēro šo mūsu rīcību, man pieminēto. Un tieši no tās rīcības, ja, mēs izdarām to kaut kāds, galā rīcība, tā ir kaut kāda izvēle. Ja, un tieši no šī mūsu ikdienas izvēlēm, ja, kur aizved mūsu domas, mūsu sajūtas, tiek izdarīti secinājumi par mums, par to, kas mums ir svarīgi un kā mēs izturamies pret sevi. Un ka tas ir tā teikt kā norma. Katru reizi, kad tu izdari tādu nelielu rūpju pilnu darbību savā labā, tu sūti burtiski savai nervu sistēmai skaidru vēstījumu. Es esmu vērtība. Mans ķermenis ir pelnījis rūpes, man dzīve ir nozīmīga. Ja? Tāpēc, kā tas izpaužās ikdienā? Tu vari iet uz sporta zāli vai trenēties mājās ar domu, jā, ir jādara, ir jākustās. Bet tu arī vari iet ar domu, ka es izvēlos to darīt par godu manam ķermenim. Es gribu, lai viņš ir stiprs, viņš mani atbalsta visos iespējamos veidos, un mūsu ķermeņi to dara. Viņi tur visu, ko mēs domājam, viņi tur visas mūsu arī aizvainojumus, saspringumus, tikai līdz viņš tik ilgi spēj tas ķermenis turēt. Ja? Un tikai tādās pilnīgi ekstra kritiskās situācijās kaut kas notiek. Ja? Vai arī, ja, tad es par godu savam ķermenim. Man patīk, ka viņš ir stiprs, man patīk, ka viņš ir skaists, man patīk, ka viņš var izdarīt tādas un tādas lietas, ja, ka es esmu spēcīgs, ka es neesmu, ka es varu iet un darīt kaut kādas lietas, ka enerģija rodās kustoties, ja, un es kustos par godu, jo tā mans ķermenis ir radīts. Viņš ir radīts kustībai. Robots, mēs neesam roboti, ja, kas varbūt pārāk daudz kustās. Bet
Jā, viņš ir radīts kustībai. Vai arī tad, kad mēs gribam, iespējams, varbūt nomest svaru vai atbrīvoties no neveselīgas kaut kādas ēšanas, nevis dzīvot ar šo domu, ka ir jāizvēlās tā kā veselīgas ēdienreizes, ka man tas ir jādara, nav varianti, bet ka es izvēlos iedot savam ķermenim vērtīgu enerģiju. Ja? Un no rīta pie spoguļa es sataisos par godu sev. Tā kā man patīk, es ielieku tos auskarus, jo skatoties spogulī, kaut kur ejot un kaut ko darot, man patiks, kā es izskatos. Varbūt kādam tie auskari nepatīk, varbūt kādam manam atu frizūra nepatīk, kādam mans apģērbs nepatīk. Ja? Bet es ģērbjos nevis, lai kāds mani pamanītu, lai kāds mani novērtētu, bet tāpēc, ka es godinu cilvēku, ar kuru es pavadīšu visu savu dzīvi, sevi pašu. Ja? Tas ietver visu. Tavu frizūru, tavu apģērbu, tavas smaržas, tavas rūpes par ķermeni, tas, kā tu ienāc telpā, tas, kā tu sēdi, tas, kā tu runā ar sevi, par sevi. Ja, tas viss nav tikai par ārējo izskatu. Tas ir tas ir tā teikt, tas vēstījums, ko tu katru dienu burtiski sūti savai nervu sistēmai caur darbību. Nu, noņemšu tādu domu, ja, kad mēs nekļūstam vērtīgāki, tāpēc, ka mēs sākam rūpēties par sevi. Ja? Rūpes par sevi sākas, kad ir tādas patiesas rūpes par sevi, dzīvošana par godā par sevi un manam ķermenim, manai dzīvei, kad mēs atzīstam savu vērtību. Tad tas ir stingrs, tad tas ir dziļš, ja? Tad tas ir dziļš un arī noturīgs. Ja, tad mazāk ir tā šūpošanās, kas varbūt ir saistībā, nezinu, no citiem nāk, ja, vai ko citi var ietekmēt. Nu, lūk, ir vēl viens veids, kā tu vari godināt savu dzīvi, un tas ir godināt savu klātbūtni. Mūsdienās jā, tā mūsu uzmanība ir kļuvusi tiešām par vienu no vērtīgākajiem resursiem. Par to cīnās visi. Jā, cīnās noteikti tava ģimene, par to cīnās sociālie tīkli, ziņas, ēpasti, reklāmas. Katrs vēlas iegūt kaut kādu nelielu daļu tavas uzmanības. Un neirozinātne savukārt rāda, ka uzmanība nav neierobežots resurss. Jā. Smadzenēm nepārtraukta pārslēgšanās starp uzdevumiem, saucamais multitaskings, ja, prasa papildus enerģiju un samazina spēju būt pilnībā klātesošam. Jo biežāk mēs pārslēdzamies, jo grūtāk ir dziļāk iesaistīties vienā konkrētā brīdī klātesamībā. Ja, tāpēc tajā mirklī, kā tas praktiski izpaužās, tajā mirklī, kad tu esi kopā ar bērniem, esi kopā ar viņiem, klausies viņos, skaties viņu acīs vai iedziļinies, nevis domājot, kas ir jāuztais vēl vakariņās zupa un vēl ir jāizsūta ēpasts un vēl jānopērk tas un vēl jāizņem no ķīmiskās kaut kas, bet šajā mirklī esi kopā tieši tajā spēlē vai tajā pasakā vai tajā radošajā darbiņā. Kad tu sarunājies ar kādu, vai tas būtu partners, vai tas būtu kolēģis, vai tas būtu draugs, esi kopā ar viņu, esi iedziļinies, esi klātesoša. Kad tu ēd, ja, tad arī ēd. Ja, tad ēšana, ko nozīmē, ka tu sajūti, ko tieši tu ēd. Tu spēj sajust garšu, tu spēj sajust smaržu. Ja. Tev ir šī sajūta, tu spēj arī savienoties ar šo sajūtu, kad šobrīd es pabaroju savu ķermeni. Un tajā mirklī, kad tu atpūties, kas daudziem, es redzu, ir ļoti grūti, atpūties. Nevis atpūties, saglabājot vainas sajūtu, kad šobrīd es neko nedaru. Ja? Un domā jau par darbu, ko to izdarīt, ko šito izdarīt, vai atkal par to pašu zupu vakarā un ko izņemt, ka vēl jāizņem ķīmiskajā tīrītavā žakete. Vienkārši atpūties, baudot to mirkli, kur tu esi,
vai tu esi vienkārši krēslā un skaties pa logu ārā un esi tajā mirklī un baudi dabu, vai tu esi kādā citā vietā, bet tu vienkārši atpūties. Jo ļoti bieži sanāk tā, ka mūsu ķermenis ir šajā vienā vietā, ja, bet prāts jau dzīvo nākamajā stundā, rītdienā, vai arī tā var būt vakardiena. Un šajā mirklī mēs palaidām garām pašu dzīvi. Ja? Man patīk doma, ka tieši uzmanība, šī klātesamība ir viena no tīrākajām mīlestības formām. Ja tu kādam velti pilnīgi patiesu savu klātbūtni, tu viņam pasaki. Tu neapzināti pasaki viņam to, ka tu šobrīd man esi ļoti, ļoti svarīgs. Un raugi, tas pats attiecās arī uz tevi pašu. Kad tu velti uzmanību sev, savam ķermenim un savām sajūtām, tu savai nervu sistēmai dod drošības signālu. Es esmu šeit, es sevi nepametu, es esmu, mana dzīve ir pelnījusi manu uzmanību. Ja? Dzīve nenotiek vakardienā vai nākamnedēļ vai rītdien vai pēc gada, viņa notiek tikai un vienīgi šajā brīdī. Tātad tas, kam tu velti uzmanību, kļūst arī par tavu dzīvi. Noteikti ir vēl viens veids, kā mēs varam godināt sevi, ir attīrīt savu iekšējo telpu. Un tas ir par šo iekšējo smagumu, vienkārši pārstāt viņu nest, visas dusmas, visu naidu, aizvainojumus. Nepiedošana kā tāda pirmām kārtām iesloga ne jau viņa nodara pāri tam otram cilvēkam. Viņa nodara pāri tev, ja tu tiec ieslodzīts, ieslodzīta. Un, protams, tas nenozīmē, ka mēs visu attaisnojam, ko varbūt kāds cilvēks dara. Ja, bet tā ir izvēle, ka es nenesu šo smagumu sev līdzi. Tā ir izvēle. Mēs nekad īstenībā nezinām, kāpēc kāds cilvēks rīkojas tā, kā viņš rīkojas. Noteikti to smagumu vēl var noņemt noņemot salīdzināšanu. Salīdzināšana ir viens no ātrākajiem veidiem, kā pazaudēt sevi. Jo, raugi, vienmēr būs kāds, kurš būs skaistāks, bagātāks, veiksmīgāks, gudrāks, tievāks un tā tālāk. Ja? Bet jautājums nekad nav par viņu. Jautājums vienmēr ir par to, vai tu šodien dzīvo vairāk saskaņā ar sevi nekā vakar. Šī ir tava mēraukla, pēc kuras tu vari mērīt. Ja? Kādam ir jābūt, viņam ir savs ceļš, un tu esi tikai liecinieks viņa ceļam. Tu redzi, kā viņš ir tāds. Tev ir savs ceļš, un viņš savukārt ir tev ceļā liecinieks. Un tu godināt savu dzīvi, godinot sevi, vienkārši to mērauklu vari pamērīt, skatoties, kā tu dzīvo šodienā saskaņā vairāk ar tevi. Salīdzināt tikai ar sevi iepriekš. Vienīgais salīdzinājums, kam ir patiesā nozīme. Vēl noņemt smagumu tu vari tajā mirklī, kad tu pārstāji kritizēt citus. Mēs ļoti bieži mums ir izdevīgi, mēs gribam, reiz mēs to neapzināti darām, ja mēs vērtējam citus, un mēs parasti vērtējam citus, tā teikt, no dīvāna eksperts, esot dīvāna eksperti. Bet lielākoties patiesībā mēs neko nezinām par viņa ceļu. Mēs nezinām to viņa stāstu, kāpēc vispār viņš dara to, ko viņš dara, kāpēc viņš dara tā, kā viņš dara. Un tā ir tikai viņa atbildība, kā viņš dara, ko viņš dara. Ja, mums katram ir dots savs stāsts, kas mums ir jāizdzīvo. Mums katram ir savs temps, mums katram ir savi ievainojumi, mums katram ir savas uzvaras, un mēs nevaram nodzīvot cita dzīvi, mēs varam būt tādi tikai liecinieki. Vienīgais, ko mēs spējam nodzīvot un spējam kaut ko ietekmēt, ir tikai par savu dzīvi. Ja? Mēs esam pilnībā atbildīgi tikai par savējo. Un ja kādam kaut kas nepatīk, ko tu dari, ja? Tas ir pilnīgi normāli. Tā var būt. Ja? Ne visi nav paredzēts, ka visi aplaudēs un sapratīs tavas izvēles, visi atbalstīs, visiem patiks. Tas viss ir ok. Ja? Dzīves kvalitāti nenosaka tas, cik daudz cilvēku tev aplaudē. Ja? Dzīves
kvalitāti tev noteiks tas, vai tu vari vakarā paskatīties spogulī sev acīs un pateikt, es šodien dzīvoju saskaņā ar savām vērtībām. Jā, kādam tur kaut kas nepatika, kāds man izteica komentāru, bet es biju ar sevi, es biju sevī. Interesanti, kāpēc viņam tāds viedoklis. Un tajās mēs aizejam uz vēl vienu tādu dziļāku tēmu, kā izpatikšanu. Mēs ļoti daudz izpatīkam, es arī citās epizodēs par to esmu runājis, ka tas visvairāk nāk tieši no bērnības, bet izpatikšana nav mīlestība, mīļie. Ja? Ja tu visu laiku pielāgojies, izpatīts, upurējies, pastāv risks, un tas ir tas, ko es redzu arī saviem klientiem, un noteikti arī savā dzīvē esmu redzējusi, ka tas otrs to uztver kā normu. Tas, ka tu kaut ko izdari pāri saviem spēkiem, un tu, piemēram, nepaskaidro, ka tas ir izņēmuma gadījums, un ka tu nekad vairs tajā, piemēram, neiesaistīsies, bet tur ir kaut kāds izņēmuma gadījums, un tu tā izdari. Ja? Tad otrs gaidīs visu laiku to pašu. Ja? Tāpēc robežas ir, tas nav egoistisks, tā ir cieņa pašam pret sevi un arī cieņa pret otru. Un nav iespējams pārkāpt robežas, respektīvi, ir iespējams pārkāpt tikai tās robežas, kuras nav uzliktas. Ja, tāpēc izpatikšana ļoti daudz, sevišķi sievietes pie maniem ir nākušas, kur ir ziedojuši ļoti daudz savu dzīvi citiem, un tu saproti, ka tu vispār pats vairs, paši saproti, ka viņas nesaprot, kas viņas ir, kas viņām garšo, ja patika, ko viņas vispār gribētu darīt, kas viņas vispār, kas ir mans talants, pilnīgi pazaudējies, jo vienmēr zinu, kas citiem ir vajadzīgs, bet pašai sev par to nav laika domāt. Reku ir rīts, reku jau ir vakars. Ja, tāpēc godini, tā teikt, dzīve par godu sev ir arī godināt savus ierobežojumus. Ja tu jūties nogurusi, ja, apstājies. Ja, man ļoti patīk, es arī nākošajā epizodē jūs dzirdēsiet šo salīdzinājumu, kas man ir ļoti palīdzējis dzīvē. Ja tev dzīvē nav laika, vismaz stundiņu priekš sevis, ja, tad tu kaut ko dari nepareizi, paņem 2 stundas laika priekš sevis. Ja, tas teiciens nāk no tā, ka, ja tev nav stundu laika pameditēt, tad meditē 2 stundas, jo kaut ko tu dari nepareizi. Ja, šī ir arī lieta, kas man ir palīdzējusi. Višķi vairāk par to vēl stāstīšu nākošajā epizodē, kur būs ritīgi forša saruna ar manu kursanti, ar dalībnieci Sanitu, kas izgāja kursu somatiskā transformācijas ceļš, ķermenis kā ceļvedis, un viņa to kursu, viņa tiešām tā arī saka, ka tā bija viņas labākā izvēle, kā satikt sevi sajūtu līmenī. Ja? Viņa nesaprata, kā to izdarīt ar prātu. Jā, it kā kaut kas tur tāds, ja? Un tieši jau pirmajā nedēļā viņa to ļoti labi saprata. Tāpēc, ja tu nesajūti nogurumu, tu pat nevari iedot sev tādu apstāšanos, jo liekas, ka ir jādara, kāpēc es skrienu. Ja tu kaut ko nezini, ja, līdzīgi varbūt kā Sanita, meklē palīdzību, ja, ej, dari to, godini sevi, ja, godinot sevi, meklē palīdzību, attīsties, mācies, mentorējies, ja, lūdz atbalstu. Nav mums jābūt stipram katru dienu. Ja? Tas arī ir veids, kā mēs varam godināt sevi, ja? Godinot šos savus stāvokļus. Ja? Ja man gribās raudāt, un man ir pamats, par ko raudi, ja? Raudam. Ja ir skumja, viņa ir jāizskumst. Ir jāizskumst, un ir vieta būt. Ja? Jautājums ir, lai tas nepaliek pārāk ilgi. Ja, jo tad atkal aiziet citā grāvī. Ja, bet ir vieta skumjām būt, un pat ļoti, ļoti. Ja, tāpēc man ļoti patīk šis teiciens, visur, kur tu ej, ja, atceries, kad tu ej godinot sevi, godinot dzīvi, godinot Dievu, ja, dzīvot par godu Dievam. Vienā no maniem mindset trendiņiem, kur mēs runājām par vidi, kā vide arī ietekmē mūsu stāvokli, ja, tur viens no uzdevumiem bija tāds, kā māju uzturēt. Paskaties, kā tavu māja izskatās, ja
pēkšņi pats Dievs pie tevis ienāk. Nav svarīgi, tu tici Dievam vai netici Dievam vai visumam vai augstākai inteliģencei, ja tas ir augstāks par mums. Ja? Kā būtu sēdēt ar Dievu pie viena galda? Vai tu justos labi? Ja? Es ticu, ka mums dzīve nav iedota nejauši. Mums katram ir šaus uzdevums, mums katra diena ir uzticēta mums. Ja? Mums katram ir savs talants, mums ir iedots ķermenis, mums ir iedoti cilvēki mūsu dzīvē, kas mums kaut ko māca. Tāpēc pajautā sev, vai tas, ko es šobrīd daru, vai tādā veidā es godinu sevi, un vai tas godina Dievu. Ja atbilde ir jā, brīnišķīgi, tu zini, ka tu ej pareizajā virzienā. Nu, ko, mīļie, dzīve, kurā tu jūties labi, noteikti neveidojas vienā dienā. Tā veidojas mazās, ļoti vieglās, izdarāmās izvēlēs, kā tu runā ar sevi, kā tu ēd, kā tu kusties, kā tu spēj piedot, kā tu atpūties, kā tu spēj mācīties no jauna, atmācīties no tā, ko tu esi iemācījies. Kā tu mīli, kā tu dzīvo, ko vēl es nepateicu, katru dienu par godu sev. Un pirms ejam praktiskā uzdevumā, pirms es tev iedošu ļoti spēcīgus uzdevumus, ierakst lūdzu komentārā, klausoties tik tālu, kas ir tā viena lieta, un tu viņu noteikti zini, jo tu zini, kur tu tā kā pārkāp sev. Kas ir tā viena lieta, ko tu apņemies darīt par godu sev jau šodien, ņemot vērā tavu šī brīža apstākļus? Ja? Un tas var būt ļoti, ļoti vienkārši. Es padošu dažus piemērus priekšā, un tā var būt varbūt pastaiga, tā var nebūt pastaiga stunda, bet tā var būt varbūt 10 minūšu pastaiga. Varbūt tu meklēsi veidus, kā palaist to aizvainojumu, jo tu saproti, ka tev ir smagi un grūti. Varbūt tu pateiksi nē, tajā situācijā, kur tu līdz šim vienmēr esi piekritus, bet patiesībā es gribēju teikt nē. Varbūt tu vienkārši veltīsi sev kaut kādu laiku, stundu, pusstundu, atpūšoties, mācoties, atpūsties, jo tas no sākuma tiešām ir, mīļie, jāmācās bez vainas sajūtas. Mācīties, atpūsties bez vainas sajūtas. Ja? Jebkas, kas ir tas, ko tu šodien izdarīsi. Un es, mīļie, izlasīšu katru komentāru. Lai padarītu šo vēl interesantāku, es pēc nedēļas paskatīšos, kurš komentārs būs saņēmis visvairāk atbalstu. Un šī komentāra autoram es uzdāvināšu īpašu dāvanu. Piekļuvi vienam no manam modulim, kas ir 30 dienu garumā, kas iekļaujās manā gada mentoringā. Šobrīd es gada mentoringu jau vairs nepasniedzu, bet tur ir viens modelis, ko mani klienti ir novērtējuši visaugstāk, un viņš saucās Be Yourself. Ja, es ticu, ka tev viņš arī ļoti palīdzēs godināt sevi, dzīvot par godu sev. Un ir vēl kaut kas, kam es ļoti tiešām dziļi patieši ticu, ka nekas tev tik ļoti dzīvē nepiestāv, kā būt pašam un pašai. Nekas dzīvē nerada tik lielu vieglumu un brīvības sajūtu, kā būt pašam vai pašai. Tāpēc es ar nepacietību gaidīšu tavu komentāru, bet es arī došu tev solītos praktiskos uzdevumus. Šīs nākošās nedēļas laikā nav svarīgi, no kurā brīdī tu skaties šo epizodi, bet nomēri nedēļu. Un katru rītu sāc jau ar to, ka, respektīvi, mēs katru rītu pamūžamies vakardienā. Un mēs parasti atceramies jau kaut kādas vakardienas lietas. Bet tu uzreiz sāc programmēt savu prātu un likt fokusu, jo mēs zinām, kur ir fokus, uz kurien vērsts fokus tur viss vairojas. Un no paša rīta jau uzdod sev 3 jautājumus. Ko es šodien varu izdarīt par godu sev? Ja? Kaut kāda maza darbība, kaut kas maziņš. Ja? Viena lieta. Nākamā lieta. Paskaties, kas tev ir plānots šajā dienas laikā izdarīt. Un paskaties, vai tas, ko tu plāno darīt, saskan ar tavām vērtībām. Ja nesaskan, atkal virzi fokusu, kā tu to vari mainīt. Ja? Nevis, kad es nevaru, jo ir
Ja, uz ko mēs virzam fokusu, uz ko mēs veltam fokusu, tas arī vairojās. Un līdz ko tu sāksi meklēt, kā to var mainīt, vienmēr ir vismaz divas izejas. Un uzdod vēl vienu jautājumu, bet kaut vai tu vienu izdarīsi, jau būs riktīgi labi. Arī sajūti, kas ir tas, kas tev ir jāpalaiž, lai tava enerģija kļūtu vieglāka. Iespējams, tev ir jāatsakās no salīdzināšanas, jāatsāk strādāt ar aizvainojumu atlaišanu, jāizprot un jāpārstāj vēlēties visiem izpatikt vai pierādīt savu vērtību. Ja? Šie tie jautājumi, ko tu vari darīt. Un praktiski vēl ko tu vari darīt, kad tu visu nedēļu pirms katras tās darbības, tas jau būs tāds next levels, tādai dziļākai darbībai, bet tu to vari. Pirms katras darbības vienkārši pajautā, vai tu to dari par godu sevi. Ja? Tā ir ēšana, kustība, darbs, sarunas, atpūta, laiks kopā ar cilvēkiem, bērniem. Un vakarā tu vari pierakstīt arī šos brīžus. Kāpēc pierakstīt? Pierakstīšana ir tāda vēl dziļāka forma, apzināšanās forma, un man pierakstīja ļoti, ļoti vērtīgi. Un pierakstos brīžus, bet ja tu nesanāk, ja, tad ir ok arī vismaz pateikt domās pārcelāt. Bet pierakst brīžu, kur tu šodien godināji sevi. Ja? Nevis, ko tu tur sasniedz, ko tu izdarīji, bet to, kā tu tieši izturējies pret sevi. Un trešā lieta, ja, tādai vēl dziļākai, jau master līmenī, šonedēļ izdari vienu darbību, tātad nedēļas laikā, kas ir patiesa tev un kas ir vērtīga priekš tevis, nedomājot, vai tevi kāds sapratīs. Ja? Nevis tā kā protests vai kaut ko pierādīt vai vēl, bet to darbību tu viņu dari tāpēc, ka tā ir saskaņā ar tavām vērtībām. Kā mainīsies visa bioķīmija iekšā. Bet ja tu jūti, ka tu vēlies ne tikai saprast šīs idejas, bet mācīties tās iedzīvināt savā nervu sistēmā un ikdienā, es tevi aicinu arī pievienoties somatiskās transformācijas ceļam. Ja, ķermenis kā ceļvedis, kas sāksies jau 19. septembrī. Ja, pieteikšanās jau ir atvērta. Tur mēs soli pa solim trenējam ne tikai spēju zināt, kā dzīvot par godu sev, ja, arī sajust to ķermenī un padarīt tos pār savu jauno ikdienu. Tas ir ceļš uz dzīvi, kurā justies labi ne tikai īpašos brīžos, bet katru dienu. Tāpēc visa informācija, ja tu jūti, ka tas ir priekš tevis, visa informācija, kā pieteikties un paskatīties, varēsi aprakstā. Un pirms es pavisam atvados no tevis, es tiešām no sirds novēlu, lai tu katru dienu arvien biežāk izvēlies dzīvot par godu sev, savām vērtībām, un, ja tu tici, par godu Dievam, augstākai inteliģencei, visumam. Ja? Nākamajā epizodē mēs tiksimies ar Sanitu, vienu no somatiskās transformācijas ceļa dalībniecēm, un viņa atzina to, ka pievienošanās šim kursam ir bijis viena no labākajām izvēlēm viņas dzīvē, jo pirmo reizi viņa patiesi satikusi sevi ne tikai domu līmenī, bet tieši sajūtu līmenī. Ja arī tu vēlies saprast, ko tas patiesībā nozīmē, nepalaid garām nākamo epizodi, tāpēc, ja tu vēl neesi, abonē šo kanālu, jo tā tu saņemsi arī paziņojumu par epizodi. Un vēlreiz tev saku lielu paldies, gaidīšu tavus komentārus un tiksimies nākošajā epizodē.